Nākotnes parks un Z-parks jūsu uzmanībai piedāvā, lai arī vēlīnu, bet joprojām aktuāli ieskatu interesantākajās tehnoloģijās, ko piefiksējam patērētāja elektronikas izstādē IFA 2011. Uz Berlīni mēs šogad devāmies kopā ar Samsung. Attiecīgi, šīs kompānijas prezentētos jaunumus varat aplūkot mūsu iepriekšējā Nākotnes parka sērijā, bet nu ķeramies pie pārējiem izstādes interesantajiem raibumiem. Sāksim, piemēram, atkal ar ekrāniem un televizoriem. Lūk, kā izrādās, tad ražot ļoti plānus televizors prot ne tikai lielākie zināmākie zīmoli. Arī Funai spēj piedāvāt ļoti plānu metāla korpusā ietērtu LED televizoru. Bet, lai baudītu 3D telpiskos attēlus, arī te patērētājiem tiek piedāvāta alternatīva lielajiem ražotājiem. Changhong 3D televizori, kas ar lielražotājiem vislabāk prot konkurēt droši vien tikai iekārtas cenas kategorijā. Bet nu, ir vismaz izvēles iespēja. Tiem, kas vienmēr gribējuši pašu maksimumu, ko no ekrāna pikseļiem vien var izspiest, varbūt ir laiks jau sākt tēmēt, piemēram, uz Toshiba piedāvāto Quad Full HD televizoru ar 4 reizes augstāku izšķirtspēju kā pašreiz spēcīgākajiem Full HD televizoriem. Bilde tiešām ļoti smalka un detalizēta, tikai ar to video saturu šāda izšķirtspējā šobrīd varētu būt tā stipri pašvaki. Arī pagājušajā gadā LG prezentēja ļoti plānu LED monitoru, taču šogad šis korejiešu uzņēmums jau var lepoties ar šobrīd pasaulē plānāko LED monitoru. Modeļa nosaukums visai neizteiksmīgs, taču korpusa biezums, jeb plānums, gan ir apbrīnojams – 7,2 mm. Vēl turpat LG hallē piefiksējām kādu vienkāršu, bet unikālu risinājumu tiem, kam patīk televizoru priekšā divatā izklaidēties ar spēļu konsolēm. Parasti divspēlētāju režīmā ekrāns tiek sadalīts uz pusēm. Taču lūk, LG Dual Play risinājums. Katram spēlētājam viņa bilde tiek attēlota pa visu 3D televizora ekrānu, taču savā polarizācijā. Katram spēlētājam ir savas polarizācijas virziena brilles, un viņš pa visu ekrānu redz tikai savējo attēlu, nevis blakus spēlētāju. Televizors 1, bildes 2 un turklāt pa visu ekrānu. Visi priecīgi. Kamēr vēl neesam prom no LG halles, gribējām parādīt arī šo īpatnējo instrumentu – datorpele Skeneris. Ar tās palīdzību ir ļoti viegli datorā ieskanēt jebkāda veida dokumentus, attēlus un tam līdzīgi. Ideāls instruments, lai birojā ietaupītu vietu uz galda, jo, kā zināms, klasiskie A4 vai kur nu vēl A3 formāta skeneri netuvu nav no tiem mazākajiem aparātiem. Šāda LG LSM 100 skenera pele maksā nepilnus 80 latus. Par 3D ekrāniem runājot. Vieni ražotāji, piemēram, koncentrējas tikai uz aktīvajām brillēm, citi atkal uz pasīvajām. Taču Philips redz izdomājis piedāvāt abu veidu 3D tehnoloģijas televizorus, lai pircējs pats izvēlas piemērotāko savai gaumei un patikai. Taču, kamēr visi meklē kompromisus, Toshiba aktīvi strādā pie bezbriļu 3D ekrāniem. Uz klēpjdatoriem skatoties multinītes, telpiskuma efekta kvalitāte ir tīri lietojama, taču uz lielizmēra ekrāniem šai tehnoloģijai gan vēl jāpieslīpējas. Sony ir izdomājis kaut ko pilnīgi kreisu. Viņi nevis atbrīvo 3D televizors no vajadzības lietot brilles, bet gan iestrādā pašus 3D televizors iekš brillēm, ja tā var izteikties. Šīs ir Sony 3D brilles ar iebūvētajiem skaļruņiem un OLED ekrāniem. Jāteic, sajūta visai neierasta, ka pilnīgā tumsā acu priekšā mēs redzam telpisku kino vai datorspēli. Nebūtu slikti, ja šis prototips nākotnē kļūtu par reāli nopērkamu produktu, varēsim spēlēt spēles un baudīt kino absolūti nevienam netraucējot. Turpat netālu no šīm virtuālajām brillēm varējām arī aplūkot pasaulē pirmo digitālo binokli ar telpiskā 3D video ierakstu funkciju. Ar šo varam filmēt Full HD video un uzņemt 7 megapikseļu fotogrāfijas, turklāt 3D formātā. Pieejama 10-kārša optiskā tālumaiņa un arī 2x spēcīgāks digitālais zooms. Maksā ap 1000 latiem. Kamēr Toshiba lielās, ka radījusi pasaulē plānāko, vieglāko pilnizmēra klēpjdatoru, taču nedod to pataustīt, tikmēr Acer gan nelaužās un ļauj aptaustīt savu patiešām patīkami plāno vieglo Acer Aspire 3951 klēpjdatoru, ko varam mierīgi uzskatīt par pavisam cienījamu alternatīvu līdz šim vēl tā īsti nepārspētiem MacBook Air. Svēr mazāk par 1,4 kg, būs dabūjams pat ar Intel i7 procesoru, un pats labākais cena būs sākot no 400–500 latiem. Ja vien šis Acer plānais un vieglais klēpjdators būtu pieejams tikpat košās krāsās, kādās manīti tā būdīgākie radinieki un konkurenti, tad milzu noiets tam būtu garantēts. Turpinot par košu klēpjdatoru dizainu, te uzslavas pienāks arī Dell klēpjdatoriem, jo, piemēram, šim Inspiron modelim mēs varam viegli izvēlēties augšējā vāka noformējumu pēc savas patikas. Un, ja nav žēl nepilnu 30 latu, varam likt citu haubi kaut vai katru dienu. Spilgtu krāsu mīļotājiem varbūt vispār ir vērts padomāt par gameru sapņu datoru Alienware iegādi, jo tam, kā redzams, ir nomaināms pat tastatūras apgaismojuma tonis. Nu pārmetamies beidzot arī uz mobilo telefonu lauciņu.
Treksta SketchUp – telefonu aizsargu vāciņi. Ražot notreiz pārstrādāt papīru un plastmasas. Interesantākais ir tas, ka mēs ar flomasteriem varam uz tiem zīmēt, ko vien vēlamies. Mākslinieckajām dvēselēm varētu patikt ideja noformēt telefonu pēc savas gaumes. Maksā līdz 10 latiem gabalā. Bet, ja plānojam ar savu mobilo telefonu doties kādās slapjākās izklaidēs, varbūt varētu noderēt kāds no ūdens drošajiem Dikapak aizsargu maisiņiem. Labums tāds, ka šādā somiņā iebāztu telefonu joprojām var bakstīt un lietot, bet tikpat labi šādas aizsargu somas var izmantot arī visdažādākā izmēra fotokamerām. Nedomāju, ka oriģinālo zemūdens apvalku spogulenē varētu nopirkt par 70–80 latiem. Vēsais rudens un ziema būs klāt jau pavisam drīz, un ekrānu bakstāmo telefonu īpašniekiem atkal iestāsies neomulīgais periods, kad jāvelk nost cimdi, lai izveiktu jau kādas darbības ar modernajiem telefoniem. Kā apgalvo šī jaunā dāma no ASV, viņa kopā ar mammu izgudrojuši šādus gloves cimdus. Ar tajā ieaustām sudraba šķiedrām. 11 lati un varēsiet ar cimdiem bakstīt jebkura mobilā telefona ekrānu. Piebildīsim gan, ka mūsu bargo ziemu apstākļiem nepieciešamie biezākie gloves cimdi vēl joprojām ir izstrādes stadijā. Taču pavisam jautrs un reāls risinājums šīm ziemas problēmām varētu būt šāda PopPhone klausula, kur var pievienot jebkuram mobiliem telefonam un pa kuru ir iespējams tiešām arī reāli sarunāties. Ja zvana telefons, ņemam klausuli, spiežam pogu un runājam. Galvenais labums ražotāju prāt esot pasargāšanās no telefona starojuma, taču mums jau šķiet, ka šī manta daudz vērtīgāk ir tieši jautrības un smieklu radīšanai. Nu lūk, tas mums šogad no patiešām milzīgās IFA 2011 patērēta elektronikas izstādes arī viss. 2 nepilnās dienās nav iespējams aptvert pilnīgi visu, ko šajos daudzajos raibajos izstāžu futbola laukumos mums piedāvā apskatīt. Ko spējam notvert, to parādījām. Ņemiet par labu un uz tikšanos!